Dzelzceļnieku arotbiedrība nosūtījusi vēstuli korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurā lūdz atbrīvot par kukuļņemšanu apcietināto bijušo Latvijas dzelzceļa vadītāju Uģi Magoni. Arotbiedrība šādi aizstāvot savu biedru. Tematu turpina Kārlis Roķis. Aptuveni 4000 parakstu, kas apkopoti vairākos sējumos. Tik daudz cilvēku 2 nedēļās parakstījušies zem Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arotbiedrības sagatavotās vēstules korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurā lūgts mainīt drošības līdzekli nu jau bijušajiem par korupciju aizdomās turētajiem koncerna vadītājiem Uģim Magonim. Tajā uzsvērts gan Magoņa ieguldījums uzņēmuma attīstībā, pausta pārliecība, ka viņš nekavēs izmeklēšanu, kā arī norādīts, ka viņa ģimenē aug 2 nepilngadīgi bērni, kuriem vajadzīgs tēvs, kurš ierosinājis vākt parakstus arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks skaidri pateikt nespēja. Tā ir dažādi, gan ļoti daudzi latgales cilvēki tie uztraukušies. Pirmais uztraukums bija par to, kas notiksies ar darbu. Jo tiešām uzskatīja, ka Magoņkungs daudz darīs uz to, lai nodrošinātu to kravas pārvadājumu plūsmu sadarbībā ar Krieviju uz pārējo. Jā, tie cilvēki mudinājuši vairākības. Pēc uzvārdiem es pat neteikšu, tas nav viena cilvēka. Viens no aktīvākajiem parakstu vākšanas iniciatoriem bija uzņēmuma vecākais ceļu meistars un arotbiedrības valdes loceklis Jānis Gumbins. Viņš ar Magoni klātienē ticies 10 reizes risinot atalgojuma palielināšanas un darba apstākļu uzlabošanas jautājumus. Parakstu vākšana notikusi izsūtot sagatavoto vēstuli uz visām koncerna struktūru vienībām. Pēc iepazīšanās ar tās saturu cilvēki parakstījušies labprātīgi. Principā viņš ir arotbiedrības biedrs. Ir arotbiedrības? Jā. Tieši tā. Viņš ir dzelzceļa arotbiedrs? Jā. Būdams darba devējs. Jā, mums principā ļoti maz procents pat priekšnieku augstākā līmeņa nav arotbiedrības biedri. Visi ir tā kā? Visi nav, protams, visi nav. Tas ir brīvprātīgs pamats, jā. Bet lielākais daudzums ir arotbiedrībām. Pēc Gumbina teiktā Magonas arotbiedrībai pievienojies gan tikai šā gada vasarā. Tikmēr krimināltiesību eksperts Andrejs Judins uzskata, tik apjomīgas vēstules sagatavošana ir nepārprotams spiediena izdarīšanas mēģinājums uz procesa virzītāju. Vai tas ietekmēs procesa virzītāju? Grūti spriest. Juridiski noteikti nē. Bet, protams, ka visi ir cilvēki un varbūt procesa virzītājs kaut ko ņems vērā. Bet viņam tas nebūtu jādara. Jo, redzēt, viņš pilda savu funkciju un ja vairs nav iemesla piemērot apcietinājumu, tad ir jāpiemēro cits drošības līdzeklis vai vispār nav jāpiemēro neviens. Bet nebūtu pareizi pieļaut tādu kārtību, attīstīt tādu kārtību, ka drošības līdzeklis piemēro atkarību no tā, ko domā atsevišķi cilvēka vai cilvēku grupā. Jau šo ceturtdienu ir tiesai jālem, vai saglabāt Uģim Magonim piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. Vai procesa virzītājs, kas šajā gadījumā ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, to lūgs saglabāt, pagaidām nav zināms. Aizbildinoties ar izmeklēšanas interesēm, biroja pārstāve Latvijas televīzijai kameras priekšā interviju sniegtā teicās. Vēlāk dienas laikā ziņu aģentūrai BNS knabi pārstāvi atzina, ka pagaidām neredz pamatu Magoņa atbrīvošanai. Tiesa šis lēmums līdz tiesai vēl var tikt mainīts. Kārlis Roķis, Dainis Lācis, Solifs Perševics, Latvijas televīzija.